21. gadsimta skola. Kārlis Greitāns, Lielvārdes vidusskolas dabaszinību un ķīmijas skolotājs. Lai iemācītos, ir jāprot uzvesties. Lielvārdes skolotājs Kārlis Greitāns šai prasmei pievērš īpašu uzmanību. Esam gatavi darbam ar pirmo zvanu. Paldies jums par to. Telefoni ar manu atļauju. Šodien mums telefons nevajadzēs. Mācīties prasmes pamatā ir spēja kontrolēt savu uzvedību stundā. Lai mācību process būtu pēc iespējas jēgpilnāks, skolēniem ir jāatrodas klasē gan pašiem, gan arī viņu prātiem ir jābūt pilnīgi pieslēgtiem stundai. Lai disciplinētu un motivētu skolēnus, Kārlis izmanto īpašu aplikāciju. Tajā katram skolēnam ir savs ķēmiņš, kas stundas laikā saņem plusiņus. Es redzēšu šo izpildīt, noteikti arī plusiņu būs. Un mīnusiņus. Sakam tikai labus vārdus, aiztiekam tikai savus mantas un runājam tad, kad ir atļauja. Okay? Un iznāk, ka māja ir tik augsta. Jā, tur jau porziņš varētu dzīvot. Nē, kā viņš Šis ir 6. klases projekts. Kartona māja, kas aprīkota ar siltumu un elektrību. Arī līdzdalības stundā tiek vērtēta ar plusu vai mīnusu. Un, Egi, labi, arī jums plusiņi. Visas stundas garumā uz elektroniskās tāfeles var redzēt, kā mainās vērtējums. Man patīk, ka mūsu klasē darbojas likumi, tāpēc, kad, ja tu ievēros likumus, tev ir iespēja dabūt vairāk plusiņas. Es vēlētos, lai es pati būtu iegūsi vairāk plusiņas un lai piezvanītu arī manai mammai vai manam tētim. Pie 7. plusiņa skolotājs zvana vecākam un slavē bērna centību. Priekš manīm dod lielāku gribu mācīties, un tas pārvērš mācīšanos vairāk par sacensībām. Jā. Kā jūs paši atbildāt uz šo? Veicot uzdevumu, es vienmēr cenšos uzzināt arī bērnu viedokli. Ļoti maz, kas tiek teikts priekšā. Kārlis redz, ka rezultāts viņa metodei ir. Bērni daudz vairāk seko līdzi un labāk saprot stundas tēmu. No kurienes piegādāt elektrību? Ļoti labs jautājums, jā. Es pats nepārāk atbalstu atzīmju pacelšanu tikai uzvedības dēļ, taču tas mums palīdz daudz ātrāk un jēgpilnāk sasniegt mācību mērķus un arī motivē skolēnus darbam. 21. gadsimta skola.